Labadiena, mani dārgie skatītāji! Šajā reizē biju nolēmis aizbraukt uz Liepupi, apskatīties Liepupes mūžu, arī ciematiņu, bet to mazāk, vairāk mūžu. Diemžēl sanāca otrādāk, ar mūžā iekšā tikšanu, sanāca problēmas, bet pašu Liepupi izdevās apskatīties. Liepupe atrodas, ja nekļūdos, Limbažu novadā, ļoti tuvu jūrai, un tad, iebraucām iekšā pašā Liepupē, kas atrodas 3 km no jūras, un pastaigājām, izbraucām pa Liepupi. Šāds te skaists skats pavērās uz Liepupes mūžu. Īsti nezinu, bet man šķiet, tas ir mūžas dīķis. Šeit atrodos pie Liepupes veikala. Tas it kā bija vienīgais veikals, ko es redzēju. Varēja būt, ka bija kāds vēl, bet pati Liepupe ir ļoti maziņa. Šeit aiz šīm tūjām atrodas mūža. Un uz turieni tad es arī tūlīt centīšos doties. Un lūk, šie ir mūžas vārti. Šī ir pati slavenā Liepupes mūža. Numuriņš šeit maksā sākot no 200 eiro uz nakti. Un, kā man teica, tikai 200 eiro. Kā izrādījās, šajā dienā, kad es biju aizbraucis, mūža bija slēgta, lai arī vārti bija vaļā, bet mūža bija slēgta sakarā ar kāzām. Kāzu viesi bija noīrējuši visu mūžu, un tāpēc neviens nedrīkstēja šeit doties iekšā. Bet, kā jau teicu, vārti bija vaļā, un es pa šiem atvērtajiem vārtiem arī devos iekšā, mūžas durvis arī bija vaļā. Paspēju iet iekšā pirmajās telpās, līdz man pretī nāca viena mūžas darbiniece, kura pateica nedrīkst, bet šo te pašu sākumu es pagūvu nofilmēt. Nedaudz iet paskatīties, tāpēc man izdevās nedaudz kaut ko nofilmēt. Iepriekšējā reizē aicināju tos, kas grib noskatīties video, ziedot naudiņu. Diemžēl atsaucās tikai viens cilvēks, tāpēc tagad uz priekšu video diemžēl iznāks retāk. Diemžēl neko darīt. Tālāk braucot pa Liepupi, es ieraudzīju divus uzrakstus. Pirmais bija mīlestības ozols un otrs pie jūras kino ciems. Šie uzraksti mani interesēja, un tad arī nolēmu paskatīties, kas šīs ir pa vietām. Un šis ir lielais mīlestības ozols. Šeit esot bildinājis barons savu baronese, jeb grāfs grāfieni, īsti nezinu, kā tur ir. Savukārt šis ir piederošs īpašums vienam cilvēkam. Diemžēl viņa nebija uz vietas, staigāt es tam nedrīkstēju daudz. Iegāju tikai pa maliņu iekšā, lai nofilmētu, kā tas izskatās. Un šeit rādot telpās dokumentālās filmas. Lūk, tāda manām acīm izskatījās Liepupe. Paldies, ka skatījāties, un jauku jums dienu!